īsti paskatāties viens uz otru seju vai varbūt uz bērnu seju. Vai tu vari uzreiz pateikt, kā viņš jūtas? Vai viņš jūtās priecīgs, bēdīgs, varbūt vientuļš viņš jūtās, varbūt satraucies, varbūt nobijies, varbūt saviļņots. Vai tu vari pateikt pēc tās sejas izteiksmes? Un šis ir ļoti interesanti, tāpēc, ka visas teorijas par emocijām un ļoti daudz arī praktiskie darbi, kas tiek veikti, lai risinātu emocijas, balstās uz šo teoriju, kura nav patiesībā dabā tā novērojama. Principā, kā šī teorija tiek izveidota? Noteikti ir redzēts, ka ir sēņas, tātad bildītes nofotografētas, un tad cilvēkam jautā, kas šitā par sēņu, kas tā par sēņu, ko tā emocija nozīmē, un tieši tāpat mēs darām arī bērniem, un mēs arī zinām, vai ne, ir šīs te kartiņas, kur arī sēņa, bet tur ir smaidiņš, vai uz leju bēdīgs, un mēs jautājam, kā viņš jūtās. Bet tad ir reālā vide, un padomā, ja tu satiec cilvēku, vai tiešām tu uzreiz sejā vari pateikt, kā patiesībā viņš jūtas.